Veltījums tev, Uldi Miķelsoni. Es saņēmu kārtējo rakstu, kur es rakstu, ka tu esi baigi profesionāli, teiksim tā, argumentējis. Bet, protams, jā, ja tu esi šo video izgraizījis, pauzējis, jeb kaut kādā veidā manipulējis ar šo video, ja, Uldis Miķelsons, kas ir poligrāfa eksperts, ja, es aizmirsu varbūt sākumā pieminēt, ja, par ko iet vispār šis stāsts par šo poligrāfu viltojumu, kur tu baigi smukā argumentē to visu, ka tu redz, tur, bet es pārskatīšu to video, protams, ja es pagraizītu video ārā un video montāžu uztaisītu un paskatītos to, ko es esmu samontējis, ja, tad es arī varētu argumentēties ar to, ka es esmu pārskatījis šos izteikums un tavs rupjās darbības, teiksim tā kā nesaskat, piemēram, tais video, jo redzīs, jau esmu profesionāli tā kā apgraizījis, tas ir tu, Uldi Miķelsoni, ja? Un šitas te, kā viņas sauc, kas vēl tur bija tāds, un jā, un tas, ka to testi un te pārējie, ja, kā tas viss viņi apspēko un tam līdzīgi, es tev pateiktu vienu lietu, ja tu veic šīs manipulatīvās darbības ar šiem video, un tad skaitā arī šo ierakstu dokumentu viltošanu ar šiem ekspertīzes laikiem un filmē kaut kāds aizkadrsna, teiksim tā, ja, nevajag to uz vienu stūrīt savu kameru pagriezt, vajag arī savus aizkadrs un pilno telpu parādīt, ja, un tic man, tu vari domāt tagad, ko tu gribi, tu pateiks to, es viņu novirzīju to kameru, lai neredz, kā mušas manu lampu apkakājuši, vai vēl kaut kā tam līdzīgi, tu tur varēsi skaidroties, kā tu gribi. Patiesība vinnēs, un tu čalīt zaudēs savu beņķi zem savus pakaļus, ko tu tik ilgi tur esi iesildījis, un ļoti daudz, nepamatot, visticamākais arī iebāzes aiz restēm, tu dabūs atbildēt par šo. Tie nav draudi, tā ir tīrākā informācija, un viss notiks likumiskā ceļā. Tā kā es ceru, ka tu šo visu redzi un aizdomāsies un sāks saviem pirkstiem nāks graust tagad, jo tas viss tiks pierādīts. Agrāk vai vēlāk patiesība vinnēs, un tu dabūsi atbildēt par to, par šīm krāpniecībām, ko tu veic šo Latvijas tautas, pret šo Latvijas tautu, ja pret šiem Latvijas dzīvošiem cilvēkiem, kurus tu vienkārši ar savu, es nezinu, šarlatānismu, ja kaut kādu, es nezinu, gaišreģi saucamam spējam, tais manipulatīvus, kaut kādas ekspertīzes. Un starp citu, runājot par šo, ka tu saki to, ka to, ka tev šī ierīce ir tāda, kuru verificēt nevajag, ja? Es papētīju informāciju, jā, it kā nevajag, bet es tev varu pateikt vienu lietu, jebkuri ierīce nav mūžīgi, ja? Sāksim ar to, un viņa izprogrammējas. Es kā metāla detektoru speciālists, es zinu, kā strādā šīs ierīces, un nevajag braukt man pa ausim, tu vari braukt tam tiesneša sievietēm pa ausim, bet man, tu nesabrauks pa ausim, jo es zinu, kā iekārtas strādā. Tā kā to, ko tu rakstīji rūpnīcā, bet tur var rakstīt dejebkona. Tā kā tu labāk sāc domāt, kā tu attaisnosies ar saviem aizkadriem un saviem izgraizītajiem video, ko tu esi tur montējis un izgraizījis. Es ļoti ceru, ka es tev šādā veida draudus neizteicu, jo man nebija doma izteikt draudus. Man doma bija izteikt to, ka tu tiks likumiski sodīts un pierādīts un izvazāts, teiksim tā, es nezinu, pa sabiedrībā, un sabiedrība uzzinās, ka šo amatu ieņem negodprātīgs cilvēks. Un šim ekspertam ir laiks nomaiņai pret normālu godīgu cilvēku.